Tātad šādi jau pēc kādas stundiņas izskatās teritorija jau ir norobežota, ja šādi lūk ir posteņi uz katra kvartāla apkārt notikumu vietai. Katrā šķērsielā tiek pārbaudīti visi, kas ienāk, visiem cilvēkiem tiek pārbaudītas somas, vai nav kādi bīstami priekšmeti vai degšķidrumi vai tam līdzīgi. Visur jau ir, visas ieliņas ir nobloķētas ar parādīšu tātad policijas transportu. Tātad katrs, kas ienāk šajā zonā jau kopš tagad šī brīža tiek pārbaudīts personīgi mantas. Cilvēki kļūst arvien vairāk, un te jau ir skaļi troksnis. Tad automašīnas jau ir izvietojušās ar dalībniekiem gatavībā uz virzīšanos. Kā jūs redzat pēc karogiem, tātad dalībnieki ir visdažādākie. Šeit ir tātad, kas mums tur ir, Eiropas ekoloģijas partija. Ja, šeit ir vēl dalībnieki savādāk, ļoti daudz. Un reku var redzēt ļoti labi, kā nobloķēts apkārtējās ielas. Tad tā iepriekšējā iela, tā, kur pat turieni tur virzīsies. Izskatās, ka tur virzīsies gājiens. Ja es pareizi saprotu, šeit ir jau nobloķētas ielas, visas šķērsielas pilnībā ar policiju. Tādā veidā ir nobloķēta katra šita šķērsiela visā ceļa garumā. Ja, tātad zona ir, viss perimetrs ir ar policiju. Redzēt, ka nāk klāt arvien vairāk un vairāk cilvēki no šķērsielām. Tur galā tālāk var redzēt, kā tiek pārbaudīti, tur arī ir policijas posteņi. Katrs ienākošies, katra soma tiek pārbaudīta. Tur galā, bet cilvēki pieplūst
tādā bezgalīgā straumē no turienes arvien vairāk un vairāk. Oui, magari, alla scappinato, non si occupa a te, solito a te, sono fatto, ci stiamo Televīzija arī sāk parādīties pirmās intervijas. Tur ir vēl bezgalīgi daudz. Mēģināsim tikt cauri. Tālāk, tā kā šobrīd visi jau ieņem pozīcijas, jā. Vēl palikusi pusstundiņa. Un šis gājiens varēs sākt iesakojoties noturēties pie manas profila augšā podziņu halo un tiekamies pēc kāda laiciņa tiešraidē. Atā!